Aleluja. Drīkst šodien parunāt par ģimenes lietām. Ja? Tas tā kā ģimenes ietvaros. Tā durvis aiztaisim, ja? Kas ienākuši, vairāk viens netiek. Pamazgāsim bišķīt vietējo veļu. Ok? Durvis aiztaisim, aizslēdzam. Aleluja. Tātad nav daudz svešu ausu, vai ne? Aleluja. Rīt tu sapratīs. Rīt varbūt arī neko nesapratīs. Amen! Draugi, es gribu izlasīt kādu raksturvietu. Sākšu ar raksturvietu. Vispār Ļaudona ir ļoti viesmīlīga vieta. Jūs zināt, ja? Garīgā pasaule sakustās. Aleluja! Personīgi es piedzīvoju visu ko. Nezinu, kā jūs jūtaties šodien. Pagājušais es te plauktā ieskrēju. Aleluja! Šodien stāvēju lūdzu Dievu pie kaut kādu krūmiņu netālu no šeit. Rokā iekot kaut kas līdzīgs ercē. Nevar galvot, bet šķiet, ka erce. Visādi pārsteigumi. Bet ko es notveru tādos brīžos, ja? Vienmēr arī man ir tā sajūta, tā reakcija, tā kā vidusmēra kristietis. Kāpēc? Kas notiek? Draugi, ko es gribu teikt, mums jābūt gataviem visādākām situācijām mūsu dzīvē, vai tās ir ēces vai čūskas. Atceries viens no garīgākajiem cilvēkiem, Pāvils Bībelē, kad viņš sludināja, viņš bija uz kuģa, kur viņu veda kā cietumnieki. Iedomājieties, kas par stāvokli vien, ka viņš ir cietumnieks. Ka viņš Dieva kalps, visaugstākā Dieva kalps ir cietumnieks. Un tā pašā laikā rakstīts, ka pie viņa piestājās eņģelis un teica, ka tikai viņa dēļ tiks izglābts kuģis, ar kuru viņš brauc. Ka viņš neies vētrā bojā. Tagad, draugi, saprotiet, kāda būs mūsu dzīve, kā kristiešu dzīve. Mēs būsim problēmās, mēs būsim grūtībās, bet tā pašā laikā mēs paliksim valdītāji, mēs paliksim kā ķēniņi, mēs paliksim kā galva un nekad nebūsim aste. Un tieši par to pieminot Pāvilu, kad viņš izkāpa no jūras, izmircis un vāca žagarus, atcerieties, kas rakstīts Bībelē. No žagara nasas izlīd čūsku apvijās viņam ap roku, un vietējie gaidīja, ka viņš sapams un nomirs, domāja, ka čūsku iekod viņam, bet viņš viņu nokritīja ugunī, viņam nekas nekaitēja. Draugi, redzēt, tāda ir kristiešu dzīve, tāda jābūt kristiešu dzīve, ka mums ir grūtības, mums ir spiediens, mums ir problēmas, bieži vien līdzīgas, tādas pašas kā neticīgiem cilvēkiem. Var nākt čūskas, var nākt problēmas. Bet kas notiek? Mēs viņus varam nokritīt ugunī, un tas mums nekaitēs. Tā ir tā galvenā atšķirība. Tā kā nekad nevajag domāt, ka mums tagad būs briljanta dzīve, kurā nekas tur, nekāda problēma, nekas nenotiksies. Būs problēmas. Tā kā pamazgāsim mazliet veļu, izlasīsim rakstot no ebrejiem, vēstules ebrejiem, 11. nodaļas. Vēstule ebrejiem spontāni rakstviet atnāca man, protams, plānots viss kas cits, bet es jūtu, ka vajag parunāt par šo. Vēstule ebrejiem 11. nodaļa no 24. panta. Mazliet agrāk, no 23. Te rakstīts par Mūzu, ja jūs neesat dzirdējuši par Mūzu, tas bija tāds cilvēks vecajā derībā, Dieva tautas vadītājs, kurš bija Dieva aicināts. Īsāk sakot, viens no Dieva aicinātiem cilvēkiem, kādi arī jūs esat. Un te rakstīts, ka visa viņa dzimšana jau bija pārdabiska un piedzīvojumi, kas ar viņus bija saistīti, bija pārdabiski. Bet 24. tomēr pants rakstīts šādi. Ticībā Mūzus liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Es gribu, draugi, jums pateikt, ka te ir runāts par cilvēku, kuram patiešām bija vara un autoritāte. Patiešām bija cilvēks pasaulē ar ietekmi, kurš bija vienas no tā laika ietekmīgākās impērijas, tā teikt, princis, Mūzus, ja? Viņš auga kopā ar valdniekiem, viņš auga patiešām galmā, viņš auga kā aristokrāts. Un rakstīts, ka Dievs viņu uzrunāja, kad viņš bija liels, un varbūt to stāstot izlasīt paši mājās, bet es gribu tos principus pateikt jums dažus, ka tad, kad šis cilvēks bija liels izaudzis, Dievs viņu aicināja, viņam bija apmēram 40 gadi. Dievs viņu aicināja un teica, ej pie vergiem, kas ir tavi tautas brāļi, un tie bija ebreji, kas bija paverdzināti būt par vergiem, un daudz uzskat, ka Ēģiptes piramīdas būvējuši ebreji, un ticiet man, droši vien, ka tā arī bija. Šis cilvēks bija cēlies no ebrejiem, bet viņš bija audzis kā aristokrāts. Tātad vienā brīdī Dievs viņu aicina būt par savas tautas, teiksim tā, izvedēju no posta, no tās verdzības, kurā tauta atradās. Un te rakstīts, ka viņš liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Draugi, tas ir tas, ko es jums gribu šodien pateikt. Jūsu dzīvē ir atskanējis Dieva aicinājums. Jūsu sirdīs ir Dieva gaisma atnākusi. Un tas ir tas Dieva aicinājums, kas jūsos skan.
Jūs esat aicināti būt par gaismu, būt par savādākiem cilvēkiem, būt par gaismu. Un varbūt jūs patiešām nesat daudz ko zaudējuši šajā dzīvē, bet tik un tā mēs saskaramies ar to, ka cilvēkiem vēl ar vienu šķiet, ka ir ko zaudēt. Ja viņi kļūst par kristiešiem, tad viņiem vēl ar vienu šķiet, ka vēl vajag paturēt tādas saites un tādu drošības jostu un tādu drošības josliņu savā dzīvē. Es ar to domāju, draugi, to, ka mēs, kad kļūstam par kristiešiem, mums ir jāmācās no Mūzes, ka viņš liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Tas nozīmē, viņš atstāja savu aristokrātisko stāvokli, lai vienkārši varētu būt kopā ar Dieva tautu, būt kopā ar draudzi, īsāk sakot. Šis vīrs nav tik daudz nozīmīgs, kā tas, ko viņš darīja šodienas tēmā, ka viņš atteicās no savu dabiskā stāvokļa, kas viņam bija pasaulē. Tātad viņš kļuva par muļķīti, viņš kļuva par lūzeru, viņš kļuva par vienkārši par tādu nomaldījušos cilvēku, par kādu jūs arī droši vien arī jūsu daži labi radnieki uzskatāt. Tas nozīmē, ka, ja jūs lasat Bībeli, jūs varat redzēt paralēlus ar savu dzīvi. Jūs liedzaties saukties par kaut ko, kas pasaulē ir populārs. Jums ir pienācis tas Dieva aicinājums, jūsu sirdī noticis, un jūs esat savā ziņā jau daudz ko atstājuši, bet ticiet man, lasot šo rakstītu, jūs ieraudzīsiet, ko tas nozīmē. Tātad viņš liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, draugi. Un te ir tas mūsu kristiešu aicinājums. Un tas, ko tu zaudē šajā pasaulē, tas vienmēr izskatīsies cilvēku acīs svarīgāks. Vai tu zaudēsi cilvēku cieņu, vai savus kaimiņienes cieņu, varbūt radinieki no tevis novērstīsies, varbūt tu pat darbu vari pazaudēt. Ticiet man, Mūzus pazaudēja daudz vairāk nekā jebkurš no mums. Vairāk nekā jebkurš no mums, tāpēc, ka viņš liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Tas nozīmē, ka, lai viņš būtu kopā ar Dievu tautu, viņam bija no kaut kā jāatsakās. Un viņš gribēja kopā ar Dievu tautu labāk ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Un šeit, draugi, Bībele atdzīvojas. Un ja mums šķiet, ka Bībele ir vienkārši tāda miglaina grāmata, kas uz mani neatiecās, tad tas attiecās tiešā veidā uz tevi. Kad pienāks tavā dzīvē brīdis, ka tev būs jāizvēlās, kas tu esi, ar ko tu ej, kur tu ej tālāk. Tāpēc, ka tas, kas šeit nosaukt par Dieva tautu, tā ir Dieva draudze, var izskatīties ļoti nepopulāri. Īsāk sakot, tu var atnākt uz ļaudkalpiem ieraudzīt šeit pazīstamās sejas, kuras jau mazliet ir apnikušas. Aleluja! Un jaunu cilvēku nav. Un nekas nenotiek, draugi. Un tas ir tas moments, par kuru šeit ir rakstīts. Draugi, pienāks mūsu draudzē brīdis, un varbūt viņš jau ir pienācis. Kad tavā ziņā ir izvēle, ko tu darīsi? Tev vienmēr paliek izvēle, vai tu instinktīvi jutīsi, ka šis ceļš ir pārāk šaurs, ka ir diezgan garlaicīgi būt kopā ar dažiem cilvēkiem, ka ir diezgan nenoteikti nākot mūsu draudzē. Un viss izskatās arvien sliktāk. Un cilvēki nenāk. Un redzēt, tā domā dabiskais cilvēks. Dabiskais, miesīgais cilvēks, kurš vadās pēc sajūtām un kurš vadās pēc redzamām. Draugi, kas būtu noticis ar pasaules vēsturiem, Mūzes būtu sekojis savām sajūtām? Viņš teica, labāk zīle rokā nekā kas, nekā mednis kokā. Viņš būtu teicis, labāk es palieku bagāts, cienījams cilvēks šajā sabiedrībā, nekā es pinos ar kaut kādu vergu baru. Un, draugi, tas arī mums katram ies caur sirdi šis te Dieva aicinājums. Tad, kad lietas iet labi, tad, kad visiem ir halleluja un pirksti gaisā, draugi, mēs būsim varbūt kādu brīdi, tu pat esi jūties ļoti labi un tu esi bijis varbūt pat zināmā mērā populārs, un tad nāk tādi brīži, par kuriem mēs varam teikt, līdzīgi kā šajā raksturvietā, ka tev kopā ar Dieva tautu nāksies ciest ļaunumu. Un tas ir tas, ka tu vari vienkārši no malas arī Sātans tev pienesīs domas. Paskaties, cik viss nožēlojam. Kas tas sīks un maziņš. Dievs savā dzīvē nemaz nestrādā. Tu jau pagājušajā nedēļā tāpat biji slims. Un paskaties. Tāpēc, ka šī balss ir ienaidnieka balss. Bet tikai tev no tavas sirds stāvokļa ir atkarīgs, kas notiks tevī pašā. Un tas ir tas, ko Mūzes izvēlējās pareizi. Viņš nosvēra svaru kausos, kas ir svarīgāk. Viņa stāvoklis sabiedrībā, viņa nauda, viņa darbs, popularitāte viņa ciemā, vai tomēr būt kopā ar Dievu un būt Dieva gribā. Tas ir tas, draugi, kas mums agri vai vēl katram būs jānosver. Un ja jūs redzat, ka cilvēki aiziet prom no Dieva, aiziet prom no draudzes, tad vienkārši ziniet, ka tas spiediens ir pārāk liels.
Spiediens, lai tu nesakotu Dievam, ir pārāk liels, un daži to neiztur. Un tas arī viss, es vienkārši šodien gribu to pateikt. Spiediens, lai tu atstātos no Dieva, lai viss izskatītos bezcerīgi, un lai tas ļaunums un tas pazemojums, ko tev sola būt par kristieti, šī pozīcija, ka tas izskatītos tik liels, ka tu vienkārši neiztur, ka tu vienkārši iemaini to pret zinām komfortu, pozīciju ģimenē varbūt, jā, jo nav viegli izturēt radnieku spiedienu. Bet, draugi, kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, tad šāds stāvoklis arī draudzē ir paredzēts. Un ja jūs domājat, ka vienmēr būs viss būs augšā, mēs tagad ejam tikai uzvaras gājienā, tad tā nebūs. Skaidrs ir viens, ka būs pārbaudījumi, ka būs Sātana bultas tiks izlaist mūsu virzienā, ka mūsu radnieki var patiešām dīvaini izturēties pret mums, ka tu pat vari zaudēt darbu vai vēl kaut kādas problēmas ar sakot, bet tas viss ietilps komplektā. Tas ietilps komplektā, kas saucās šaurais ceļš. Un šaurais ceļš ir tas, ko tu izvēlies iet par spīti tam, ka tavas visas emocijas brēc pretī tam, ka uz tava gara ir nenormāls spiediens, depresija, bailes vai vēl kaut kas, bet tu tomēr izvēlies kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu. Un tas ir tas, ar ko es jūs šodien apsveicu. Jūs esat šeit, es priecājos par jums, es apsveicu jūs, tāpēc, ka jūs esat izdarījuši pareizo izvēli. Un es vēlreiz saku, tā izvēle neizskatās vienmēr labi, tāpēc, ka Pāvils viņš cieta kuģa katastrofā. Tāpēc, ka Mūzes kopā ar varu bēga no faraona karaspēka, un tad, kad faraona karaspēks parādījās, tad visus pārņēma panika, un jūs, ja esat lasījuši Bībeli, ziniet, ka karaspēks tika noslīcināts jūrā, bet ne par to iet runa. Tātad, draugi, šis kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu, tas nozīmē, zinām, mērā nomirt sev. Nomirt sev, draugi, jo tāpēc, ka es godīgi gribu pateikt, visi prasīgie, visi augstprātīgie, visi šaubīgie, visi kritiskie cilvēki vienkārši neizturēs to spiedienu un aizies projām. Īsāk sakot, katrā no mums ir kaut kāda daļiņa, kas tiek pārbaudīta pie spiediena, pie grūtībām, kas nāk mūsu dzīvē. Un tad vai nu cilvēks uz tām grūtībām pakāpjās un kļūst spēcīgāks, vai arī viņš salūst, atgriecinās, nospļaujās un aiziet dzīvot savu dzīvi, kāda viņam jau bijusi iepriekš. Un ar viņu paliek vēl smagāk kā bija. Esat kaut ko tādu redzējuši, ne? Tāpēc, draugi, būt kopā ar Dievu tautu, es gribu teikt, tas ir ieguvums. Nav svarīgi, cik mēs esam. Ir svarīgi, ka tu esi Dieva gribā. Ir svarīgi, ka tu esi vietā, kas varbūt nav populāra, un tu neesi populārs arī savā vietā, savā ciemā, bet tu esi kopā ar Dievu, un tu esi kopā ar Dievu tautu, un ja tev ir šī pareizā izpratne, ka būt draudzē tā ir vērtība, ja tev ir izpratne par to, ka būt draudzē tā ir vērtība, tad tu esi gatavs ciest ļaunumu. Kamēr tu kāro pēc komforta vai vieglas, ātras, teiksim, es nezinu, uzvārīšanās, vot tagad man visas problēmas atrisināsies, vot es neslimošu, vot man ir cienīgs visi draudē, vot visi uz mani smaidīs. Izrādās ir problēmas, izrādās ir grūtības, izrādās cilvēki Dievu negrib, izrādās tas un tas un tas un tas. Un šajā brīdī izšķirās tas, kas ar tevi notiks, tāpēc, ka tavā sirdī Dievs strādā. Nav tik daudz svarīgi, cik mēs šodien šeit esam. Svarīgi ir tas, kas notiek mūsu sirdīs. Svarīgi tas ir, kāda ir mūsu attieksme pret notiekošo, pret apstākļiem, pret izaicinājumiem. Ka tu vienmēr paliec tas ir pats svarīgākais. Jo nav tāda apstākļa, kas tavā dzīvē nebūtu Dieva inspirēta. Un viena no lietām, kurā Dievs tev pārbauda, ir tava attieksme pret draudzi. Tava attieksme pret Dievu tautu. Tāpēc, ka ir viegli būt individuālistam. Viegli pateikt, tā man jau aplicis garlaicīgi vienkārši. Tā man šodien citi dara prātā. Ir viegli to izdarīt. Un šis ir tas grūtākais ceļš, draugi. Es jūs apsveicu, ka jūs esat šeit šodien. Tāpēc, ka būt kopā ar Dievu tautu un ciest, zinām, ļaunumu, ciest kaut kādus grūtību brīžus, vajāšanu brīžus, sausuma brīžus, vēl kaut kādus brīžus. Tā ir izvēle, kas nāk tikai caur tavu pareizi nostādīto sirdi. Ja tavā sirdī būs kripatiņa melnuma, būs kaut kāda neapmierinātība, būs kaut kāda, kaut kur pirksti gaisā būs tavā sirdī, saprotiet man, ja? Kaut kur tu būsi lēcīgs, kaut kur tu būsi nepietiekami pazemīgs, tu salūzīsi. Un tu vienkārši tiksi aizsijāts. Draugi, es esmu redzējis savus 20 pāri kristiešu gados, esmu gana daudz redzējis, ka ārēji cilvēks nāk pie Dievu, un viņam viss ir kā kārtībā, viņš dēg par Dievu, aleluja, 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 un nāk vētra viņa dzīvē.
un viņš tiek aizskalots projām, un viņš kaut kur nav atdevis sev Dievam, kaut kur viņš nav padevies Dievam. Un, kad, ja tu neesi padevies Dievam, ja tu neesi pietiekami salauzis savā sirdī, tu tiksi aizskalots projām. Tā ir tāda, ziniet, tāda ir kā pēdīga vēsts, bet to jau nevar novērst, vai es jums to stāstītu vai nestāstītu, tas tāpat notikt. Tāpēc, kad mēs esam oriģināli draudzi, tas nozīmē, ka mēs darām visas lietas pa īsto. Un tad, kad tu lietas dari pa īsto, tad tu esi bīstams garīgajā pasaulē Sātanam, un tad Sātans sāk savu darbu un saceļ visādas lietas, visādas vētras, sūta kaut vai ērstas vai čūskas vai vēl kaut ko tavā dzīvē, vienalga, kas tas ir. Bet tava izvēle ir palikt kopā ar Dievu tautu un ciest ļaunumu. Un tālāk rakstīts, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Un ja tu esi kristietis, ja tu esi aicināts kā kristietis, ja tu zini patiesību, tas padara tevi atbildīgi, vai tu esi šeit? Ja tu esi lasījis Bībeli, ja tavu sirds ir apgaismot ar Dievu vārdu, ja tu saproti, kas ir Jēzus, ka viņš ir augšām celēs nomirs un ka viņš tagad debesīs aizlūs par mums un ka tavs mērķis šeit ir uz zemes, lai tu paustu Dievu darbus. Ja tu to esi kaut vienu reizi dzirdēji savā dzīvē, tas neliks tev mieru. Lai tu aiziet prom no šī aicinājuma, tev būs jāpapūlās, lai sirds viņu izdedzināt. Ja? Un to arī daudz cilvēku izdara. Un attiecībā pret to, ko tu zini no Bībeles, ko es esmu sludinājis, ko tu pats esi izlasījis Bībelē, tad attiecībā pret to viss, ar ko tu izvairies, nest draudzes, kaut vai kopīgo nastu un ciest kopīgo ļaunumu, viss tas ir grēcīga laime. Saprotiet, ir nekomfortabli turpināt lūgt, ja cilvēki neatgriežas. Ir nekomfortabli, tad, kad tev pašam ir problēmas, ir vieglāk pateikt, man tagad problēmas, es uz draudzi neiešu. Ir nekomfortabli izvēlēties, iet kopā, turpināt darīt tās pašas lietas. Pat ja Dievs šķiet, ka ir tālu aiz mākoņiem, pat ja šķiet, ka lietas nenotiek, ir ļoti grūti un nekomfortabli izvēlēties palikt tam pašam, kāds tu biji, kad tu tikko, piemēram, kļuvi par kristieti. Tāpēc, ka nāk šīs svētas, draugi, tāpēc, ka pamodīsies tevi arī mītošais zvērs, ja tu zini, kā to zvēru tevī sauc, ja jums šķiet, ka Sātans ir tas zvērs, tad zini, ka tevī pašā mīt tas zvērs, ko sauc par miesīgo dabu. Un miesīgā daba ir tā, ar ko Dievam jātiek galā visos mūsos. Un zināt, ka mums ir atbildība, ko mēs darām ar šo te. Mūsu atbildība ir, kā Bībele saka, sist krustā. Sist krustā to, kas mūsos ir, tas vecais cilvēks. Nonāvēt sevī to, kas pieder zemē. Un tas saucās miesas daba. Un nav citas lielākas cīņas, kā katram jāizcīna tieši ar šo mūsu iekšējo ienaidnieku. Un tieši šis iekšējais ienaidnieks ir tas, kurš kritizē, kurš gaužās, kurš baidās, kurš meklē komfortu, kurš aizbildinās, kurš paniko, kurš melo, kurš liekuļo. Un visas šīs īpašības, draugi, jau ir tā ir tā cīņa mūsos iekšā. Iet šo ceļu līdz galam. Un Jēzus nekad neslēp to cenu, kas būs jāmaksā viņa mācekļiem, un arī es neuzdrošinās jums to cenu noslēpt. Jo, ja tu gribi patiešām ar Dievu staigāt, tad viens no šiem pārbaudas punktiem tavā dzīvē būs, ko tu dari attiecībā pret savu draudzi. Ko tu dari, vai tu novērtē savu draudzi, vai tu to novērtē kā Dievu tautu. Sātans tev var iedot pavisam labas klapes uz tavām acīm, ka tu redzēsi vienkārši dažu dīvainu cilvēku grupiņu, kas kāpēc raudonā iedomājušies, kas viņi kaut kas ir. Es nekalpošu Sātanam un neturpināšu runāt šādā stilā, bet skaidrs viens, ka tikai ar garīgām acīm tu vari ieraudzīt, ka mēs esam Dieva tauta un ka mums ir jāiet cauri kaut kādām zināmām grūtībām, bet ka viss, ar ko tu izvairies to darīt, ir grēcīga laime, un šī grēcīgā laime tavā dzīvē būs tikai īsu brīvi. Draugi, tas ir Sātana darbs, tas ir miesas darbs, kad cilvēki domā, es dzīvošu sev, ir vieglāk dzīvot tā, spiediens ir pārāk liels, es esmu sapratis, ka es gribu dzīvot brīvībā. Kādam mūsu māsā vienai meita teica, es gribu pagaidām padzīvot zaļi, un viņa kādreiz bija kristieti. Sapratu, draugi, tas ir tas ceļš, ka tu ņēmi šos dzīves hairinājumus, ir taču vasara, ir taču jābauda dzīve, viss iet mums garām, un kā tā mēs stāv, un kā tā mēs šitā. Un kā jūs teicat, tas ir grēcīga laime, grēcīgas laimes meklēšana. Un tā rakstīts tālāk, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas. Tātad viņam bija pareizi izpratne. Un tas ir tas, ko Svētais Gars tev var iedot sirdī. Ja tu mīli Jēzu,
Ja tu mīli Jēzu, tu mīlēsi viņa draudzi. Ja tu mīlēsi viņa draudzi, tu darīsi visu, lai draudze augtu, lai draudze būtu spēcīga, lai draudzē būtu reputācija un tu vairotu visa veida ietekmi draudzē. Rakstīts, ka par lielāku bagātību viņš uzskatīja Kristus negodu. Draugi, lūk, tur ir jābūt patiešām, ko pasaule nesaprot mūsos. Kā var atteikties no tā un tā un tā? Kā var nedarīt to, ko visa pasaule dara? Tāpēc, ka ja tu esi dzimis no Dieva gara, tad tev iekšā ir pareiza izpratne par to, kas ir pareizās vērtībās, kas ir lielākā bagātība tavā dzīvē. Un ir tik ļoti liels spiediens uz to, lai tu to vairs nejustu kā vērtību, lai tavas lūkšanas, tavas staigāšana ar Dievu un arī draudz, tā skaitā kļūt par apgrūtinājumu. Un jūs zināt, ka tas, ko es runāju dažas svētdienas atpakaļ par kārdināšanu Madonā, tas ir tas, par ko šeit iet runa. Vai tad Mozus netika kārdināts? Viņš tika kārdināts izvēlēties palikt par faraona meitas dēlu. Bet viņam bija pareizi izpratne, Dievs bija atradis īsto cilvēku, un es ceru, ka jūs esat īstie cilvēki, kas turpinās iet ar Dievu. Ka viņš uzskatīja par lielāku vērtību būt savā mājas grupā, būt savā draudzē, būt kristietim savā dzimtajā ciemā, un viņš uzskatīja Kristus negodu par lielāku bagātību. Kas ir Kristus negods? Kristus negods ir tas, ar ko tu saskaries katru dienu. Tas ir tas, ka tu neesi populārs, tas ir tas, ka tevi uzskata par sektantu, tas ir tas, ka par tevi domā, ka tu esi dzīvi pazaudējis, ka tu esi kaut kur norādis sevi, ka tu tagad esi saslimis ar kaut ko, un tu noteikti nebūsi īpaši cienīts un populārs pie grēciniekiem un grēcīgiem cilvēkiem, tāpēc, ka tava gaisma apgaismo viņu tumsu. Un tad, kad kāds nāk ar gaismu, cilvēki grib palikt savā tumsā. Bet tieši šis Kristus negods, šī nepopularitāte pādara tevi populāru Dieva acīs. Tāpēc, ka arī Timotejs saka, ka visi meklē savu labumu. Un viņš Pāvils saka par Timoteju. Un tikai viņš meklē Kristus Jēzus labumu. Draugi, lūk, šīs ir kategorijas, kādās mums jādzīvot. Nevis, ko es, kā es jūtos, kas man patīk, kas man nepatīk, ko es gribu, ko es negribu. Bet domāt par to, kā vairot Kristus, kā Jēzus Kristus labumu vairot. Un pat, ja tev ir jācieš Kristus negods tādēļ, tu esi pareizi izvēlējies, tu esi novērtējis, ka Kristus negods ir vērtīgāks nekā Ēģiptes mantas. Jo šeit rakstīts galā, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Draugi, tas ir tas, ko es jums varu pateikt, ka ja tu skatīsies uz atmaksu, ja tu uzskatīsi sevi kā unikālu cilvēku, kuru Dievs ir izredzējis pirms daudziem simtiem tūkstošiem gadu un aicinājis tevi būt par ļaudons kristietis. Būt par gaismu šai vietā, lai cik spēcīgi šeit būtu tumsa. Jā, vasaras dienā ir grūti noticēt, ka šeit ir tumsa, bet šeit ir tumsa, šī ir garīga tumsa. Un jūs domājat, ka mēs atturamies pret kaut kādu sienu un cilvēku negrib dzirdēt par Dievu un pilnīgi bēg no mums un atveicinās ar rokām. Tad kas viņam to liek darīt? Šīs pasaules valdnieks, un tā ir garīgā tumsa, kur var savalst tikai lūkšanas. Un tad, kad jūs turpināt lūgt un šķiet, ka nekas nenotiek, tad, draugi, tas jau ir tas izaicinājums. Ko mēs darīsim ar to? Vai mēs tagad sāksim skatīties, meklēt iemeslu, lai neierastos uz lūkšanām? Meklēt iemeslu, lai mēs tagad vairs nedarītu to, ko mēs darījām līdz šim? Vai mēs arī turpināsim darīt to, ko mēs darām līdz šim? Halleluja! Tālāk rakstīts, ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no valdnieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja. Un tas ir tas, draugi, ka viņš skatījās uz atmaksu, un kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja. Un ja tu lasi Bībeli, tu tiksi apgaismots. Ja tu lūdz Dievu, tu tiksi apgaismots. Un tevi, tavu sirdi vilks pie Dieva. Un ja tevi vilks pie Dieva, tavu sirdi vilks arī uz draudzi. Un draudzi ir tā Dieva tauta, kas var brīžiem iet caur ļauniem brīžiem, ļauniem periodiem, bet tev ir jāparāda izturība. Tev ir jāparāda tas, ka tev ir pareiza vērtība izpratne. Un ka tu labāk gribi kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu, nekā īstu brīdi baudīt grēcīgu laimi. Tāpēc, ka tas, ar ko kristieši nodarbojas, kuru zemes sāls pazaudēs savu sālīgumu, ir tas, ka kristieši pagurst, tas, ka kristieši notrūlinās, tas, ka viņi nesaprot to veltību vajadzību, un viņi kļūst nesālīgi. Viņi atrod šķietamu komforta zonu, es mazliet palūdzu, dažreiz esmu draudzē, un tā es kaut kā muļāju savu dzīvi. Bet tur jau tā lieta, ka mēs esam aicināti būt pavisam radikāli, būt pavisam traki, būt vēl trakāk nekā līdz šim. Bet, kā jau es saku, Sātanam ir ļoti daudz viltību šajā jautājumā. Un tāpēc, draugi, kā jau es teicu, tas iekšējais ienaidnieks ir tas, kas mums traucēs to darīt. Un kas notiek tad, kad
Kāpēc mums dzīvē paredzētas problēmas? Kāpēc draudzē paredzētas problēmas? Kāpēc tev ir paredzētas problēmas? Tev jāsaprot, ka tu esi Dieva gribā. Tev jāsaprot, ka Dievs pie tevis strādā. Un Dievs no tevis kaut ko grib izveidot. Un nav tik ļoti svarīgi, vai tev ir daudz naudas, maz naudas, ir problēmas vai nav problēmas. Bet svarīgi ir tas, kā jūs teicat, kas notiek tevi iekšā. Tavs iekšējais cilvēks ir tas, kas tiek veidots problēmās, grūtībās, spiedienā. Un tad, kad ir kaut kāds spiediens uz tevi personiski, mājās, nauda, slimība, vēl kaut kas, ko tu dari tajā brīdī? Kas nāk ārā no tavas mutes? Lūk, tas ir tas, uz ko Dievs norādīs. Ja tu sāksi šķendēties, kasīties, lamāties, baidīties, panikot, kurnēt, kritizēt, vēl kaut ko, vai tās ir tavas mājas, vai tā ir draudze, tad tā jau ir tā inda, kas ir izgājis ārā no tevis. Un ar ko Dievs grib tikt galā? Tāpēc, ka tagad darbs būs pie tavas sirds. Un ja tavas sirds vēl nav izveidota tā, ka tu cīnies pret šo negatīvo iekšējo veco dabu, tad Dievs turpinās spiest uz tevis. Līdz kamēr tu nepadosies viņam un neteiks, jā, Dievs, es kapitulēju, jā, es esmu grēkojis, Dievs piedod man, Dievs piedod man. Draugi, es jūtu sliktas tendences mūsu vidū, bet tas nenozīmē, ka es tagad esmu kaut kādā panikā vai pārsteigumā. Tādām lietām ir jānāk. Tāpēc, ka mēs nevaram, kā draudze, darīt lietas vienkārši uz tādu entuziasmu, uz tādu emocionālu uzrāvienu. Vot tagad sacerējāmies, ka rīt uz pusdienas laiku visa ļaudona piederēs Dievam un viss būs kruti. Tāpat ir savas grūtības, tāpat ir savas ielēs un savas augšas mūsu dzīvē. Bet ko es gribu norādīt? Ka tieši tagad, tieši šajā momentā parādās tas, kas īstenībā ir mūsos. Un šis nav nolūk, lai jūs nokauninātu. Ja? Bet varbūt dažiem no jums varbūt der dzirdēt to. Ja? Ka ir ļoti grūti, draugi, būt garā, būt garīgam, būt ticīgam tad, kad ir, kā jūs teicat, ka Dieva tauta cieši ļaunumu. Ir ļoti viegli sākt kurnēt, piemēram, oi, tas nav tā, un man vispār viss ir āpnīts, un es nezinu, ko tagad lai es daru, un kā tā, un kas tur notiek. Draugi, dāviskā cilvēciskā reakcija ir kurnēšana. Kāda ir tā reakcija, kuru Dievs no mums sagaida? Dievs no mums sagaida, ka mēs dosim Dievam godu, ka mēs lūksim par to lietu, ka mēs atklāsim šīs lietas. Pat ja kaut kas nav pilnīgs, pat ja tu redzi kaut kādu kailumu draudzei, brāļiem un māsām, mācītājiem, tu redzi kaut kādas nepareizas lietas. Atkal ir šī izvēle, kas tu būsi, tas parādīsies tavā reakcijā, ko tu darīsi tajā brīdī. Tu vari ieraudzīt, karalis ir pliks. Tu vari ieraudzīt, tā kā Noā dēli, esat lasījuši Bībeli. Noā bija Dieva vīrs, bet viņš piedzērās. Iedomājieties, piedzērās, kauns, bet vēl ar to nepietiek. Viņš pie tam pliks gulēja, bez apenēm, īsāk sakot. Saprotiet mani, ja? Tātad ļoti piedaudzīgā stāvoklī Dieva vīrs. Ko mēs teikt par tādu Dieva vīru? Mēs negribētu viņu draudzē būt, vai ne? Un viņam bija vairāki dēli. 4? Jā, 4 dēli. Un viens no viņiem ieraudzīja tēva kailumu un aizgāja pie pārējiem brāļiem. Tad vecais pierījies gurplīgs. Pārējie brāļi to dzirdētām iegāja atmuguriski, paņēma drēbes, iegāja atmuguriski, lai neredzētu tēva kailumu, uzsedza drēbes šim uz dubša un izgāja ārā. Tādā veidā viņi apseta tēva kailumu. Draugi, pat ja mūsu tēvi, mātes, es domāju, garīgā nozīmē arī ir kaili. Vai, piemēram, ka mūsu mammas ir taisījuši kļūdas savā dzīvē, varbūt pat grēkojuši, vai mēs viņus necienam kā mammas, vai mēs cenšamies savas mammas izķengāt, stāstīt visiem, cik mana mutara dumja un dzērāja, vai vēl kaut kas tāds. Nē, mēs savā sirdī jūtam, ka tā ir māte. Un ka cilvēkiem ir nolikts cienīt savu mātu un tēvu. Un mēs nekad neiznesīsim, ja esam normāli, ja nav šeit viss sagriezies, mēs nekad neiznesīsim ģimenes, kaunu ārā, vai ne? Mums ir tendence apklāt kaunu, kas ir mūsu ģimenē. Ir tā, ne? Jūs taču nestāstīsiet kaimiņiem, oi, mans vecais, dažreiz jau, kad plīst vadas, tad ejam un stāstam visam ciemam, kā vecais bija piedzēries vakar. Bet principā mēs visi jūtam, ka tas ir kaut kas nepareizs, ka mēs kaunu nedrīkstam afišēt citiem. Draugi, tāpat arī mums. Es pat neteikšu, ka mums kā draudze ir kaut kāds kauns.
Bet ja ir nepilnība, ja kaut ko nepavalkam, ja cilvēki ir paguruši, ja jūs redzat, kaut kas nav tīri īsti pareizi pat, ja? Draugi, ko mēs ar to darām? Mēs kurnam par to, mēs smejamies par to, vai mēs to apklājam. Un, ziniet, tā apklāšana ir šis te moments, ka tu lūdz par to, ka tu ar mīlestību to apklāji, ka tu par to iestājies saprotot, ka Dieva tauta nekad nebūs pilnīga, ka nekad cilvēki, kas līderi kaut vai draudzi, nekad nebūs pilnīgi. Mums vienkārši ir jāsaprot, ka ne jau tas plikums kaut ko nozīmē, bet tava reakcija. Jūs zināt, kas notiek ar to cilvēku? Pat tumšādēm cilvēki raksta savās grāmatās, ka no Hama, šis cilvēks, kurš smējās par savu tēvu, ka no tā ir cēlusies negroīdā rase. Un to raksta Mulats savā grāmatā, tā kā es varu citēt viņu, lai man par rasistu neuzskata. Viņš saka, ka nav pasaulē ienīstākas rases kā melnie. Viņus nekur neciena, viņus nekur negrib. Viņi tūkstošiem gadu ir bijuši vērīgi. Kāds var piekrist man? Tā ir vēsture. Protams, jūs varat teikt, ka viņi tagad, tas ir rasisms un tā. Bet daudz uzskata, ka šis cilvēks tika nolādēts un viņu nolādēja. Ka tu būsi kalps saviem brāļiem, viņš teica. Tā ir tāds stāsts no Bībeles, bet mums vajag saprast, ka tikai tāpēc, ka viņš pasmējās par savu tēvu kailu, viņš tika nolādēts. Draugi, tā ir Bībele, tā ir vēsture, bet tas, ko mēs izdzīvojam šodien, ja mēs nesapratīsim, ka draudz ir kā svētums. Es esmu nepilnīgs cilvēks, mana ģimene nav perfekta. Mani bērni mani neklausa dažreiz. Es dažreiz esmu ļoti riepīgs savās emocijās. Tāpat es ticu, ka arī jūs nesat perfekti. Bet, draugi, ja mēs sapratīsim, ka draudz ir Dieva iestādījums, ka Dievs skatās ļoti uzmanīgi uz mums un mūsu reakciju. Nevis uz to, vai te kāds ir pliks vai nav pliks, bet uz reakciju. Un ja mēs izstrādāsim, piemēram, savā draudzē tādu kultūru, ka, piemēram, tu dzirdi, kāds ir neapmienāts, saka, kas tad tagad notiek? Un ja tu jūt kaut kur iedegās uguns vienā draudzes stūrī, kāds ir vīlies, neapmienāts, pikts vai vēl kaut ko. Draugi, mums ir jāizstrādā kultūra šādi, ka mēs viens otru uzreiz uzsmētam šim cilvēkam. Pirmā reakcija smēdz, lai viņš uzreiz beidz savu slikto runāšanu. Otrā reakcija, mēs neizpratnē varam pacelt uz acis. Ja? Bet, draugi, lai neattīstās kultūra, kurā ir ierasts mēļot, kritizēt, kaut ko rūgt vai vēl kaut ko. Tikai tāpēc es to saku, lai mēs nosargātu draudzes šķīstumu. Tāpēc, ka šādas lietas ir raksturīgas pasaulē. Vai jūs nezināt, pasaulē tik daudz kolektīvu, kas vienkārši saindēt no iekšienes ar intrigām, ar negatīvismu, ar aprunāšanu, priekšnieki tiek kritizēti, ienāk priekšnieks atpūsts istabā, visi atpūst, tāpēc, ka visi ir aprunājuši viņu, piemēram. Ziniet tādu variantu, ja? Un tā ir nāve, tā ir tums, tie ir valna darbi. Un es vienkārši brīdinu, es nesaku, ka mums ir kaut kas tāds milzīgi attīstījies, bet lai profilaks pēc, es saku, ka mums ir jāizkop kultūra, kur mēs problēmas nesam gaismā, mēs izrunājam tās. Te neviens nav pilnīgs, neviens arī nepretendē būt pilnīgs. Tas nozīmē, ka mums būs kļūdas, problēmas, vēl kaut ko. Mēs varam mainīt visu savu iekšējo kultūru, kā vien mēs vēlamies. Tāpēc, ka mums ir jābūt darba biedriem. Mēs neesam te bosi un jūs neesat padotāji. Mums ir jābūt kā komandai, mums jābūt kā ģimenei. Un tas ir tas, ko ģimene dara, ka viņa savus iekšējos konfliktus atrisina iekšēji. Viņa neskrien uz krogu dzert un teikt, tā man tur mājās neiet veceni galīgi dulā vēl kaut ko. Normāls cilvēks centīsies savas ģimenes problēmas atrisināt iekšēji. Un tas ir tas, kas mums kā draudzē jādara. Ja mums ir kaut kas nepatīk, kaut kas tev liekas nepareizi, tu esi šeit, lai ienes savu ar tevi, tu esi šeit, lai vienkārši būtu par cilvēku, kas apklāj. Un tas ir tas atslēgas vārds. Tev nav jānoklusē, tev nav jārūkst sevi iekšē, tu vari runāt, ir līderi, ir visi, kas ar kuriem tu vari runāt, garīgiem brāļiem, māsām, savā starpā varam runāt, bet tādā intonācijā, ka nevis teikt, tam bikšu nav kājas, bet domāt par to, kā tās bikses uzvilkt. Jūs saprotat man līdzību, ne? Tas nenozīmē, ka tu smiesies un stāstīs citiem vai kurnēs vai kritizēs to, bet ka tu domās par to, kā savu draudzību pacelt, kā darīt to, lai visiem būtu labāk, lai visiem būtu foršāk. Draugi, tas ir liels izaicinājums visiem mums. Piemēram, nevis kurnēt, bet lūgt. Jo ko tu darīsi? Ko tu darīsi, kad tev nāk kurnējiens virsū? Tu vari kurnēt, tu vari atrast dzirdīgas ausu no citiem padalīties.
cik tev viss ir piegriezies, vai arī tu vari mesties uz ceļiem savā mājā un teikt, Dievs svētī mūsu brīnišķīgo draudzi, es labāk kopā ar Dievu draudzi cietīšu ļaunumu, nekā īsu brīdi tagad došos kaut kur projām, es piedalīšos katrā lūkšanas sapulcē, es būšu katrā mājas grupā, es būšu tas, kurš ceļ, es nebūšu tas, kurš kurm, es būšu tas, kurš ceļ, tāpēc, ka no manis atkarīga atmosfēra, kāda būs draudzē manā ģimenē. Draugi, no katra no mums būs atkarīga tā atmosfēra. Mēs tagad varam pārvērsties vienkārši par tādiem sadauzītiem vīlušamies cilvēkiem. Pirmais svētā gara vilnis ir pāri, un tagad mēs nezinām, ko darīt. Tagad darbs sāks pie katra no jums. Un tas ir tas, ko neviens jūs vietā nevar izvēlēties. Vai tu būsi savs draudzes cēlājs, vai tu būsi vienkārši pasīvs vērotājs. Un tur ir nāk jau tas aplauzēts, un tavs ceļš kļūs arvien šaurāks. Es tev gribu pateikt, tavs ceļš kļūs arvien šaurāks. Un tev ir tā izvēle. Tāpēc, ka tas, ko jūs darat kā draudzes patiesībā lielā mērā, es neesmu šeit, lai kādu kritizētu, nevajag kritizēt. Bet tad, kad draudze neiziet šo attīstības ciklu, viņa kļūst par mākslīgu veidojumu, kur cilvēki sanāk atdalīt viens no otra, sveši viens otram. Es esmu jūtas, ka arī mums te ir tādas lietas, ja, ka tā kā attālināšanās starp cilvēkiem ienāk. Kaut kā tā kā neusticība ienāk, tā kā vilšanās ienāk. Ja. Draugi, tie visi ir vēlna darbi. Tie visi ir vēlna darbi, kur mēs viens no otra nesprūksim. Mums vienkārši jāatrisina tās lietas, jāatrisina problēmas, jāatrisina un jāiet uz priekšu. Vienkārši jāiet uz priekšu, vienkārši iecietīgi jāiet uz priekšu. Jo visa pasaule un Sātans aizklūsies to vien gaida, kad tagad mēs teiksim, jā, jau Jaunkalsnavā mājas grupas jau nav. Jā, mēs jau tagad zaudējam. Neko mēs nezaudējam, draugi. Protams, karā kā karā. Būs zaudējumi, kādi kritušie būs. Cilvēki gan daudz no mums ir aizgājuši, tas ir skaidrs. Bet lai jūs nebiedēt tas, ka cilvēki aiziet. Jo parasti cilvēki, kas aiziet ar savu aiziešanu, ja viņi neko nepasaka, viņi rada sajūtu palicēju, kaut kas mūsu draudzē nav kārtībā. Man ir cilvēki prasījuši, kāpēc tas aizgāja? Kāpēc viņa aizgāja? Draugi, ja cilvēki aiziet bez jebkādiem komentāriem, ja viņi aiziet vēl pie tiem ar kaut kādu ļaunu runāšanu, ticiet man, problēma ir viņos. Tas nav tā, ka tu vari aiziet, tu vari palikt tīrs kādu vietu un atvainot par teicienu nokļūtīdams. Okay? Tu nepaliksi tīrs, tu būsi nopakājies. Tas ir tāda atkāpe, bet tev jāsaprot, ka tas iet ar mūsu sirdi. Tas iet, tu tiksi aplausts. Es savā pirmajā draudzē, man bija liels problēmas ar manu raksturu, pret manu saucamo pirmo mācītāju, kas bija ļoti dīvains cilvēks, bet Dievs sūta dīvains cilvēkus tavā dzīvē, lai tevi izmainītu. Un es neizturēju to pārbaudi. Tikai gadiem aizējot no kaut kāda ar laika intervāls var ieraudzīt, cik es biju zaļš, cik es biju stulbs, cik es biju augstprātīgs, cik es biju lecīgs. Iedomājieties, paiet gadi, un tu tikai to ieraugi. Bet cik labi ir cilvēkam saprast, ka neviena lieta mūsu dzīvē, ne draudzē, ne mājā, ne tavs sliktais vīrs, ne tavs sliktā sieva, nav tev par traucēju, kļūt garīgākam, kļūt sirsnīgākam, mīlestībā staigā, attīstīties. Neviens tavs dzīves notikums nevar tevi nogāzt. Jūs saprotat mani? Bet mums ir vienmēr reakcija. Vai nu mēs kurnam, vai mēs ticam. Divas reakcijas. Kurnēšana ir tad, kad, man pietiek. Es to nevaru izdarīt. Ticība tad, kad tu saki, es iziešu šim cauri, Satan tu man nedabūsi, es palikšu ar Dievu, es palikšu ticībā, es iešu cauri vienalga, ko tas man maksā. Draugi, un tagad tas, protams, moments, kad kaut kāds varbūt jūsu lūkšanas nav atbildēts. Ne tādā ziņā, ka Dievs neatbild. Bet nav piepildies tas vēl. Vai mēs esam lūguši šeit ļaudonā gana daudz. Un par Madoru mēs esam lūguši, bet ar vien vēl sajūt, ka tur ir siena priekšā. Ja. Un ir kārdinājums atstāt Madoru un sākt dievkalpojumus piemēram šeit tikai. Jā, arī tādas runas es esmu dzirdēt. Draugi, pateikšu jums godīgi. Pāvils par savām draudzēm saņēma ziņas no cilvēkiem, kas bija draudzēs. Tātad viņam bija vietējais stukačs. Ja. Man arī vajag, lai jūs visi kā viens būtu stukači. Tāpēc, ka rakstīts Bībelē, ka viņš saņēma ziņas no kaut kādiem uzticamiem draudzes locekļiem, ka jūsu vidū ir šķelšanās. Tad atnāca cilvēki, kas bija patiesi norūpējušies, kas nebija stukači, bet bija norūpējušies, kādā virzienā iet draudze. Un pastāstīja Pāvēlam, zini, tur plēšanās notiek, tur sievietes savā starpā karo. Tāpēc, ka par problēmām vajag runāt, nevis kaut ko iekšēji raudzēt vai audzēt, bet celt gaismā visu. Ja kāds ir grēkojis, ja kaut kāds nesaprašanās, ja kaut kādas apgrēcības, ja kaut kāda strīdi, kaut kāda konflikta, ceļam to gaismā. Varbūt ne visas draudzes priekšā, bet to noteikti es vai kāds cits pieejams, ar kuru to runāt par to. Ja, un ja runā par ļaunos dievkalpojumiem,
mēs droši vien ejam uz to, ka draudz būs šeit, droši vien, ka būs draudz šeit, bet pie šī tā es gribu tā mazliet izaicinoši jums pateikt, vai jūs esat gatavi? Vai jūs vispār esat gatavi tam, vai tā ir tikai tāda runāšana? Ja? Tas nozīmē darbu, tas nozīmē ticību, tas nozīmē lūkšanas, un pagaidām jūs ļoti labi virzaties lūkšanas piekdienās, tas viss ir brīnišķīgi. Bet, draugi, piemēram, lai šāds dievkalpojums notiktu, jā, mēs gribam tādas regulāras sapulces. Šeit ir vajadzīgs darbs. Šeit ir vajadzīgs kāds, kurš atbildēs par, es teiksim, ja nebūs šeit tumbu saucamo vai vēl kaut kā, bet ir tūkstošiem sīku lietu, krēsli, tur tās, kurš lūgs, kā viss notiks, vai, teiksim, ja kāds dziedās, vai viņš atnāks 5 minūtes pirms dziedāšanas, vai viņš būs iepriekš jau kaut kādos mēģinājumos iesaistīt. Katra detaļa prasa darbu. Vai mēs vienkārši domājam, ka tas tā viss no gaisa nobirst. Tagad, draugi, varam būt. Es nemetu akmeni jūsu dārziņā, bet vienkārši es gribu pateikt, ka gribās redzēt to, ka nevis mēs padodamies velna garam, laika garam, vasaras garam, bet, ka mēs, piemēram, pret šo dievkalpojumu, kas ir šeit, izturamies ar tādu pašu pietādu, tā kā mēs nācām, tikko, kad jūs nācāt pie Dieva, jūs taču bijāt tādi bijības pilni, Dievs, ticība, draudze. Kurā brīdī Satans ir iezadzies un samētājs jūsu vienkārši, es teikšu tā, kurā brīdī mēs esam ieguvuši šo tā mentalitāti? Kurā brīdī? Vai mums nav jālūdz pirms sapulces tāpat kā agrāk? Vai mums nav jābūt šeit pusstundu agrāk un jau jālūdz, riktīgi jālūdz, jāredz neredzamais, neviens neatnāca, bet mēs turpināsim ticēt, mēs turpinām ticēt 100 cilvēku, 10 cilvēku atnāks uz draudzi, mēs turpinām degt. Vai arī mēs tādi, vasara, tagad tu groži šādlaini, ezeri sauc. Ko mēs darīsim? Jūs man saprotat? Ka tieši tad, kad ir visgrūtāk, tieši tad ir jāpastiprina garīgā disciplīna. Tas, kas iet uz sporta zāli, tas man sapratīs un zinās, par ko es runāju. Tev ļoti reti gribēsies iet uz treniņu. Ļoti reti. Un tagad tu sāc aizbildināt sevi, meklēt attaisnojumus, sāc skatīties pa mālām. Šodien serāls, šodien neiešu uz sporta zāli. Tagad laiks nomācies, šodien nesanāks aizskriet uz zāli. Aizbildinājumi un atrunas, tas ir tas, kas bruģē ceļu uz neveiksmi. Tieši tad, kad ir visgrūtāk, ir visvairāk pūles jāpiemēr. Tieši tad ir jālūdz uz vairāk, tieši tad ir jātic visu vēlāk. Un tas nozīmē, ka tas noteikti var kaut ko prasīt. Tas noteikti var prasīt arī visiem mums, kas mēs būsim kā draudz turpmāk. Bet, tas nav tas, ar ko es kādam uzbraucu, bet noteikti attieksmē ir jābūt savādākai. Ja šī ir vienkārši, es nezinu, šī ir kaut kāda sapulcīta, kurā mēs sanākam laika nosist un domājam, kaut viņš ātrāk beigt, tad mums ir bēdīgi. Ja mēs šeit sanākam ticībā, viss notiks, mums ir ievainotie, mums ir pat kritušie, šobrīd mēs esam zem spēcīgas apšaudes, bet pašā laikā mēs turpinām ticēt, turpinām lūgt, turpinām iet uz priekšu, tā kā Valentīns šodien iznāca priekšā, kā cilvēkam ir jādara. Mēs ticam, mēs sagaidām, mēs redzam, mēs zinām, un tas brīžiem izskatās no malas, kā vaiprātīgs izskatīsies, varbūt tavu radinieku acīs, varbūt pasaules acīs. Tu vēl esi tajā trakajā sektā, es jau dzirdēju, ka tas aizgāja, vai tev arī nav laiks iet projām. Draugi, tās visas ir kārdināšanas, tie visi ir vēlna darba, vēlna uzbrukumi. Jo jūsu galvā jau tā cīņa notiks. Jūsu ausīs cilvēki čukstēs melus, un jūsu galvā ienāks pazudinošas domas, es esmu noguris, es šodien izlaidīšu. Saprotat? Es nesaku, ka bez svētā gara to var izdarīt, bez svētā gara mēs neko nevaram izdarīt. Bet tas noteikti mums kā draudzē prasīs lūk to vairāk. Tāpēc, ka ja jūs gribat būt reliģiskā organizācija, ejiet, vienreiz gadā Ziemassvētku, sevtīsi drebuļus pār miesu un vispār jau gadu dzīvos kā grēcinieks un pēc nāves aizies uz elli. Tāpēc, ka Bībele saka, ka nav tāds stāvokļi, ka mēs varam būt vienkārši kaut kādi baznīcas apmeklētāji, kaut kādi izvēles veidā, izlases veidā, ticēt Dievam, mums ir jābūt ar Dievu, mums jābūt ar Dievu tautu, arī grūtos brīžos un ļaunos brīžos. Draugi, mums visiem vajadzīgs lūkšanas, nevis kurnēšana, bet lūkšanas. Vienkārši padara sev par paradumu lūgt viens par otru. Jūtas svētais gars, ko tu saka, es jūtu, ka man jālūdz par Līgu, es jūtu, ka man jālūdz par Ilonu, es jūtu, ka man jālūdz. Tā ir vietā, nevis lai audzētu tādu, Satans paņem skripatiņu. Ko tā Ilona tāda jocīga pēdā laikā? Ko tā Līga tā uz mani tā paskatījās, ja? Un kas ar to Jāni, nezinu, viņš tādu
tā kaut kā izteicās tā dīvaini. Satans paņem šos graudiņus, apaudzēs tev tādu sniega piku, uzvels milzīgu kalnu, un tu būsi sakauts, un tu domās, kas satans ir? Un tā vietā tu saki, Satan, es neticu taviem meliem. Es ticu, ka šī ir Dieva draudzē. Es ticu, ka es esmu ticīgais, un es neļaušu tev savā sirdī iesiet nekādu ļaunumu, un es nokratu tavus melus. Un tikai tā tu izdzīvot. Un tikai tā mēs kā draugi varam izdzīvot. Vai jūs esat šeit? Tā ka šis ir labs izaicinājums mums visiem. Jo, redzat, ko darīja Jēzus? Tad, kad kāds cilvēki teica, tas ir par grūtu, ceļš ir par šauru, mani sauc pasauli, es gribu dzīvot zaļi, kā tā viena jauna meitene teica. Tad tas ir tas, ko Jēzus, ko viņš darīja, viņš nekad nepārmet cilvēku. Arī man ir bijuši dažādas jūtas draugi, par cilvēkiem, kas aiziet. Bieži vien ne tās labākās. Bet es cenšos vismaz ārēji notēlot Jēzu, jo Jēzus teica, kas neuzņemās nastu manis dēļ, tas nav manis vērts. Kas kaut ko mīl vairāk nekā mani, tas nav manis vērts. Un principā, ja tu domā, kā es varu kalpot Jēzu? Es mīlu Jēzu, bet draudze man, tā. Tad draudze tās ir muļķības. Draudze ir Kristus miesa virs zemes. Draudze ir tā, kurā tu tiec pārbaudīts, ar kuru tiec izmainīts, un attieksmi pret draudzi ir tikpat svarīgi kā. Es tikai Dievu lūkšu mājās, kur tu man tur, kur iet uz to mājas grūti. Nē, draudze ir Dieva iestāde. Draudze ir, kā mēs lasījām, tas, ko Mūzes izvēlējās darīt. Viņš izvēlējās būt kopā ar cilvēkiem, kas tajā brīdī bija verga stāvoklī. Varbūt arī mums dzīvē vēl ir kaut kāds problēmas, kaut kādas situācijas, kaut kādi momenti, kuros mēs neesam uzvarētāji. Bet ja mēs ticēsim, ja mēs lūksim, mēs gribam iedot sapni. Saprotat, ja jūs gribat baudīt grēcīgu laimi, jūsu mēģinājumi baudīt šo laimi būs muļķīgi un izskatīsies sīki. Piemēram, tad padzīvošu vasaru priekš sevis. Peldēšos, kurināšu ugunskura, cepšu dēsas, uz lūkšanā neiešu. Labi, es tādu izdomāju situāciju. Tad, draugi, no malas tas izskatās, tu dzīvo parasta cilvēka dzīvi, bet ja tu esi kristietis, aicināts lūgt, tu iestājies Dieva armijā, tu esi lūdzējs, debesis tevi atpazīst, elle tevi atpazīst, tu esi nozīmīga persona. Varbūt pēc miesas tevi radnieki tevi pazīst tikai kā Jāni vai Pēteri vai Annu, bet debesīs tu esi atpazīstams. Lūk, tas trakais Jānis no ļaudons, tā trakā Līga no ļaudons, mēs viņu atpazīstam. Tas ir Dieva karēvis tur virs zemes. Saprotiet, tas ir tas, ko Mūzes redzēja. Viņš redzēja apmaksu. Viņš redzēja, ko tas nesīs Dieva tautai. Un es teikšu tā, katra no jums ikdienas rīcība, tas, kā jūs atnākat uz draudzi, tas, kā jūs atnākat uz lūkšanām, nosaka Dieva valstības tuvošanos ļaudoniem, nosaka to, cik cilvēki redzēs reālo Dievu. Tāpēc, ka ne jau tā stulbā reliģija parādīs Dievu, ne jau dažas tantiņas kādā katoļu baznīcas, tur es nezinu, pasākumā parāda Dievu. Jūs esat dzīvi akmeņi, jūs esat baznīcas, jūs esat tie, kurus Dievs ir izvēlējis un aicinājis, lai caur jums izpaustos. Vai kāds var pateikt? Amen. Jūs dzirdat? Un tas ir tas lielais izaicinājums. Te jau mana runājušā galva to nozudīs no ētera, ja? Bet jūs izdzīvosiet savas dzīves ļaudonā. Un vienalga, ko cilvēks saka, tas ietilpst paketē kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu. Bet tev ir atmaksa debesīs. Un padomā, ka tu reiz nonāks tur, un tu vienkārši zināsi, ko tu krāji debesīs. Un tu nonāks tur, un tev nebūs pārsteigums, varbūt tu saņemsi kaut kādu novērtējumu, oi, vecīt, un tur tu nepietiekami pacenties. Es teikšu, Dievs, es sapratu, pats ir jādara, kāpēc es to palaidu garām šo iespēju? Tāpēc, kad, saprotat, mēs tiksim izglābti, bet droši vien mums būs jāraud. Bībelē rakstīts, ka mūsu darbi tiks laists ar uguni, un ka dažiem šie darbi būs pelni līdz saviem. Ja? Tā kā, draugi, jāpatur prātā tā debesu perspektīva, ir vasara, ir katram kaut kas, ko darīt. Mēs dzīvojam to dabisko dzīvi, es to nenoliedzu, tas viss ir svarīgi. Bet domāsim par atmaksu, domāsim par neredzamo, ka Dievs ir izvēlējis mūs kā armiju. Dievs ir uzlicis uz tevis cerību. Tu esi ļaudons cerību, pasaka savam kaimiņam, tu esi ļaudons cerību. Aleluja! Tāpēc, ka amen. Jā, tu esi ļaudons cerību. Amen. Amen, jūs man saprotat, ja? Tāpēc, ka Sātana plāns priekš tevis ir, ka tu apgreicinātos, kristu un neticētu un kurnētu.
plāns priekš tevis ir, lai tu norūdītos, lai tu izdarītu pareizas izvēles, lai tu būtu Dieva pārstāvs šeit uz zemes. Un tur ne mācītājiem, ne vēl kādam nav daļa, tu vari būt kā viskrūtākais mācītājs pasaulē, šeit, Ļaudonā. Un visi Ļaudona brīnīsies, cik viņi ir traki, kādi viņiem brīnumi notiek, kādas viņiem izmainītas dzīves. Amen? Amen. Paldies. Lūksim Dievu.